Ja mēs 30 gados esam aizslēguši vairāk kā 400 skolas, un nākošais gads, piemēram, mums ir skolu jauniešu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Man ir retorisks jautājums, vai mēs spēsim piepildīt lielo meža parka estrādi. Labi, varbūt nākošais gads piepildīsim. Bet tā tendence, ko rāda, tad pieņemsim, ja mēs tādā garā turpināsim ar šo dzimstību, ka mums ir -10, -14 tūkstoši katru gadu, tad pēc 3 paaudzēm ir jāsaprot, ka mums nebūs vairāk savas valsts, jo nebūs kas aizstāv, tāpēc, ka nebūs cilvēku. Dažiem labiem kungiem, kuri, protams, ir visnotaļ labi cilvēki un ģimenes cilvēki, es ieteiktu aizbraukt katru dienu ap 5:00 pēcpusdienā pie Zinātņu akadēmijas, kur katru dienu pilni autobusi no Latvijas ar vienvirziena biļeti brauc projām cilvēki. Līdz ar ko tā līkne ir tāda, kā jau es teicu, pēc 3 paaudzēm mēs nebūsim vairāk kā 300 vai 500 tūkstoši cilvēku. Ko darīt? Neko nedarīt. Šī brīža politika, kura ir tendēta tikai uz to, lai atņemtu un sadalītu, nav pilnīgi nekādā veidā vērsta uz to, lai atbalstītu ģimeni, ģimenes vērtības, uz to, lai mūsu cilvēki būtu labā omā, priecīgi, lielām ģimenēm. Tātad mums ir vienīgā iespēja, kā to visu uzlabot. Šobrīd vienīgā iespēja ir nopelnīt naudu un samaksāt tam cilvēkam, lai viņu stimulētu uz šīm lielajām ģimenēm. Kamēr mums tas nebūs, mēs apdraudam savu valsti. Mēs apdraudam savu valsti, jo tas ir fundamentāls jautājums.